Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Atmet rūgtumu. Šodienas rakstu vieta. Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums. Efeziešiem 4. nodaļa, 31. pants. Šodienas pārdomas. Šodienas rakstuvieta mūs mudina izvairīties no rūgtuma. Zīmīgi, ka rūgtums parasti iet soli solī ar nepiedošanu. Savukārt nepiedošana aizver durvis Dieva darbam mūsu dzīvē. Bībelē pat teikts, ka tad, ja mēs izvēlamies nepiedot citiem, Dievs nedzird mūsu lūgšanas. Labā ziņa ir tā, ka gan tev, gan man Dievs ir devis spēju piedot un atbrīvoties no rūgtuma. Jēzus redz katru pārestību un netaisnību, kas jebkad tev nodarīta, un viņš ilgojas dziedināt tavu sirdi un dvēseli. Brīdī, kad izvēlies piedot, tu atraisi Dieva dziedinošo spēku savā dzīvē. Tu sāc dzīvot viņa gaismā, un rūgtuma tumsa strauji izplēna. Tagad Dievs ne tikai spēj atbildēt tavas lūgšanas, bet darīt daudz vairāk, kā tu lūdz un saproti. Šodienas lūgšana. Tēvs, es tagad piedodu tiem, kas man ir nodarījuši pāri. Es lūdzu, lai tu svētī viņus uz atgriešanos pie tevis. Es atsakos no rūgtuma. Es atsakos pieļaut, ka pagātne mani tur gūstā. Tēvs, paldies, ka šodien tu dari mani brīvu. Paldies, ka dziedini manu sirdi un dvēseli tagad. Jēzus vārdā.